Latvijas tālfutbola virslīgas 16. kārtas spēle Kuldīgā noslēgusies. FC Nikers beidzot arī izcīna uzvaru otrajā aplī ar mums Tonijs Moldovāns, Nikers komandas spēlētājs un Edgars Strautiņš no Futbola parkas komandas. Edgar, varbūt varam sākt ar jūsu komentāru pa maču. Jā, vienmēr ir liels prieks atbraukt uz Kuldīgu un spēlēt tālpu futbolu. Šeit ir fantastiskākā atmosfēra. Uz laukuma brīži vien nevar dzirdēt, ko citam saka, un tas rada tādu īpašu atmosfēru šeit. Par spēli. Spēlē visu izšķīra nianses. Jau pat paši pirmie vārti mūsu komandai neveiksmīgs rikošets, un tā arī spēli. Grūti bija savākt, iekritām daudz bīstamos pretuzbrukumos. Paši nespējām realizēt izveidotos momentus. Jauniem spēlētājiem šeit izejot laukumā, tā kā mums arī ir akadēmijas puiši, tad ir ļoti sarežģīti šādā teiksim, fanu spiedienā nospēlēt un parādīt to saturīgāko sniegumu. Jā, paldies, Edgar. Tonī, tavs komentārs par spēli? Jā, šī bija, es teiktu, ilgi gaidītā uzvara. Kā jau pēdējās spēlēs mums diezgan grūti klājies ir. Bet jā, neko pašam arī. Diezgan laba spēle, teikt, tikai beigās varbūt stulba kļūda no manīm, no kuras, protams, jāmācās ir. Bet tā kopumā es teiktu, ka šī bija diezgan laba mūsu spēle. Varbūt vajadzēja kaut kur izmantot kādu momentiņu vairāk vai kaut ko, varbūt aizskriet atpakaļ vairāk, kur mēs zaudējām vārdus. Jā, bet kopumā viss labi. Varbūt var Tonī pakomentēt, tomēr liekas, laikam pirmais puslaiks bija diezgan saspringts, bet tomēr rezultāts vairāk un mazāk bija jau tāds saprasts otrā puslaika sākumā. Tomēr gan jums sarkanā, precīzāk tev sarkanā kartīte, parkas komandam arī sarkanā kartīte. Kādēļ tik agresīvi varbūt līdz galam nebija spēle, bet jā, no kurienes radās šīs sarkanās? Personīgi man es teiktu, varbūt kaut kur kādā situācijā, piemēram, pie pirmās dzeltenās kartiņas kaut kur varbūt nervi nenoturēja vai kaut kas. Par pretinieku sarkano kartiņu man īsti nav ko teikt, jo es īsti nezinu, kas tur notika. Trāpīja galvā kāds kādam, ar ko es īsti neredzēju to momentu. Bet jā, baigi nav ko teikt par šīm kartiņām. Jā, paldies. Edgar, varbūt kopumā par sezonu var pajautāt tagad patiešām tūlīt jau beigas regulāriem čempionātam 8. vieta jums turnīra tabulā. Atceros iepriekšējos 2 gadus, manuprāt, Madona vienmēr bija tā, kas bija tā komanda tur apakšgalā, bet visas tās spēles vienmēr bijušas cieši. Tāds ir, ka jums šogad aptuveni tāds pats līmenis, kā kopumā vērtē komandas sniegumu sezonu. Par līmeni grūti spriest, taču mēs gribam mainīt mentalitāti gan puišiem, gan spēles stilu izveidot savējo. Mēs esam ceļa sākumā pašlaik tikai. Un mēs redzam, laukumā ir lietas, kuras sanāk, ir lietas, pie kurām vēl ir jāpiestrādā. Es domāju, ka tas ir laika jautājums, kad mūsu jaunie puiši ļoti strauji progresēs. Ļoti ceru, ka drīzumā arī mēs varēsim cīnīties arī par labākām vietām arī turnīra tabulā. Jā, es gribu arī tādu vienkārši par tālpu futbolu pajautāt. 2 gadus atpakaļ parks ienāca tālpu futbola virslīgā. Atceros toreiz komandas vadītājs teica, ka Kristaps Slēdiņš teica, ka mēs tikai testējam, skatīsimies, kā mums ies, bet tagad 3. sezona jau tur runā par mentalitātes mainīšanu. Varbūt var arī īsumā pateikt, kāpēc jūs nākat iekšā tālpu futbolā? Jā, mēs esam pietiekoši liela akadēmija. Protams, galvenais, ar ko nodarbojamies, ir lielais futbols, kas gan drīzumā ir sāksies ārā, bet ziemā lieliski ir spēlēt tālpu futbolu. Tie ātrumi, tas gan taktikas, gan tehnikas pretinieki, daudz dažādu punktu. Un esam teiksim, atraduši kopīgu valodu ar mūsu galveno treneri, jau Artūru Šketovu, kam ir milzīga pieredze tālpu futbolā. Tas ienes savas vēsmas un iedod to savu pievienoto vērtību šim visam pasākumam. Mēs varam tikai baudīt, mācīties no tāda trenera un ņemt tikai to labāko. Par mentalitātes maiņu, jā, gribam, lai jaunie nebaidītos spēlēt ar bumbu, mācam, lai viņi spēlē ar bumbu vairāk. Un lai nav tā, ka mēs kaut kur atsitamies vai cenšamies noturēt rezultātu. Mēs gribam nākotnē spēlēt kā pirmais numurs. Jā. Tonī, droši var padzirties. Tagad Vitālijam Voskanam pirmā no 3 spēlēm, kas jāizlaiž
pirmais mačs jums bez galvenā trenera. Skaidrs, ka šo sezonu Mārtiņš Lauris Karps ir blakus Vitālijam, kas noteikti palīdz pašlaik šajās spēlēs, kad nav pats Vitālijs spēlē. Bet kā jūs tomēr to izjūtat, ka nav galvenais treneris uz solī? Es teiktu, ka var, protams, nedaudz just kaut kur savstarpējā komunikācija mums varbūt bišķiņ tur malā, kad ir saspringt, mēs visi, ka kaut kādā situācija vai kaut kas nav tie labākie vārdi starp mums, bet manuprāt, Mārtiņš palīdz mums, jā. Un es teiktu, ka mēs esam diezgan arī pieraduši pie tā, jo sezonas sākumā mums bija jāizlaiž pirmās 2 spēles arī bez treneri. Un tagad sezonas beigās arī 2 spēles jāizlaiž. Tā kā es teiktu, nekas jauns, bet bišķiņ var just, ka nav treneris. Varbūt var īsumā iedot tagad tas otrā apļa, tas otrais neforšais aplis ir noslēdzies, tagad beidzot arī uzvar ir. Varbūt iedot, kas tajās iepriekšējās 5 spēlēs tik ļoti krasi atšķirās no pirmā apļa. Palielam visās tajās spēlēs, kur mēs zaudējām punktus, bija tā, ka mēs pēdējās minūtēs zaudējām savu uzvaru. Varbūt kaut kur izdarījām, kaut kādu nepareizo lēmumu izdarījām, kaut ko ne tā, neizdomājām pareizo lietu, ko darīt. Jā, arī īsti nav ko komentēt par to baigi. Labi, paldies, neaizturēšu jūs vairāk, veiksmi turpmākajā čempionātā. Paldies, Lārs. Paldies!